Tā no šejienes velkam līdz kurienei? Līdz Cēsīm. Jo, principā, stāsts ir vienkārši brauc kopā ar Mareku nodot mašīnu, jo pirms jāņem Mareku laist uz Cēsīm vienu pašu nedrīkst, jo Marekam kaut kāds Jānis ir pazīstams Cēsīs. Un var gadīties uz nedēļu pazust Cēsīs. Tā kā jā, šis ir viss merkantīlos nolūkos. Nejauc, tā jau Mareks būtu braucis apakaļ ar kādu vilcienu. Bet ir riskanti palaist Mareku vienu uz Cēsīm. Jā, nākamā pietur Cēsis. Nu, Marek. Nu, Artur. Nostrādājies? Nostrādājos piekus, tomēr līdz Cēsīm atbraucām. Opelīts ir pie jaunajiem saimniekiem ieradies. Te būs smuka bildīte un klāt būs arī jaunā saimniece un tad mēs laižam ko darīt? Mēs laižam ieturēt pusdienas beidzot, jo pulkstens ir 2:20 un mēs vēl neesam ēduši. Artūram tas problēmas nesagādā, viņš var nedēļu neēst, bet man tās ir liels problēmas. Tā kā laižam ieturēties. Braucam cauri Cēsīm, cauri Vecpilsētai. Kad tu, Artūr, pēdējo reizi esi Cēsīs bijis? Es nezinu, kad es biju. Kaut kad salīdzinoši nesen, bet man liekas, ka gads vēl nav pagājis noteikti. Tad man ir starp citu precīzi gads, kurš pēdējās reizes, kad es biju Cēsīs, bet Cēsīs ļoti forša pilsēta. Kur mēs braucam paēst? Uz Melturi Krodziņu. Tas ir ārpus Cēsīm šosejas malā. Foršs krodziņš, kafejnīca, strādā starp citu visu nakti. Zinu, ka puikas no Siguldas, ja 3 naktī gribās paēst, arī brauc uz Melturiem. Es gan no Marika dzirdēju, ka tur ir tāda opcija kā kaut kas eat as you can, eat as much as you can. Jā, vismaz gadu apakaļ, kad es biju pēdējo reizi Melturos, bija tā, ka salātu bārs ir principā eat as much as you can, jā, un ņem tik un ne tos salātus. Redzēsim, kā tur ir šodien. Ļoti iespējams, ka šīs dienas apmeklējuma kafejnīca vairs nebūs eat as much as you can. Pēc Mareka apciemojuma tur būs kaut kāds deficīts. Bet tas jau būtu vairāk, ja būtu gaļai tāda lieta, bet salāti tas jau tavs lauciņš tomēr. Jā, labi, tad brauc.